Labrīt visiem! Pulkstens ir 6 no rīta un es ar nakts autobusu, Flixbusu, ierados Parīzē. Un šeit līst lietus patreiz. Ir vēl agrs rīts, tāpēc došos tagad iedzert kafiju un apēst krosānu. Il y a des cookies là ouais, il y a un semblant. Kad es biju pirmo reizi Parīzē pie šīs arkas, tad es nezināju, lai nokļūtu uz to, ir jāiet pa apakšu. Es skrēju pāri, mašīnas brauca, un tas visai izskatījās amizanti. Lai gan esmu Parīzē otro reizi, pirmo reizi man sanāks katedrāli apskatīt, jo, kad biju pēdējo reizi, tad, diemžēl, katedrāle bija cietusi ugunsgrēkā un viss bija aiztaisīts ciet. Tagad beidzot es varēšu aplūkot. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Kādas burvīgas vitrāžas. Katedrāles iekšpusi es esmu beidzot apskatījusi. Varu teikt, ka visai eleganta ir. Lustras ļoti lielas un vitrāžas tik krāšņas es vēl nekad neesmu redzējusi. Aiziešu tagad aplūkot parku. Jāsaka, nezinu, vai kaut kas ziedēs. Drīz ziedēs tulpes. Oh, bet tur jau zied. Jāskatās, vai neiekāpj kaut kādās peļķēs.
vasarā domāju, ka te baigi forši daudz soliņi, kur sēdēt. Staigājot pa parku, uzgāju šādai skaistai vietai. Kaut kāda ļoti milzīga ēka ar ļoti daudz tulpēm. Žēl, ka netieku tuvāk klāt. Un laiks apskatīt citu baznīcu man tagad. Tā nu gan ir visai interesanta baznīca. Jāiet aplūkot. Kādas kolonnas. Šī ir viena no lielākajām baznīcām Parīzē, un tās iekšpuse ir visai iespaidīga. Nebiju nemaz te iepriekš vēl bijusi. Laika zūbs darīs savu, un uz sienām redzētās freskas sāk lēnām pazust. Parādīšu jums vienu no manām mīļākajām Parīzes vietām, ko vairums cilvēki nemaz nezina. Tā ir šī ēka. Vai šādas kāpnes jūs esat redzējuši? Kuras sienas būtu rotātas tādos zīmējumos? Jāsaka, ka kāpnes ir palikušas taisni tādas pašas, kā es atceros. Nekas nav mainījies. Bet domāju, ka mākslas darbi noteikti būs savādāk pa šiem gadiem. Ļoti pārsteidzoši mākslas darbi. Dažādas formas un materiāli.
vesela māja ar mākslas darbiem. Katra telpa atspoguļo pavisam citu ainu. Sajūtas ir tādas, it kā es ieietu kādā mākslinieku mājā un sajustu riktīgu bohēmismu. Mākslinieka bēniņos es esmu nokļuvusi. Un pats mākslinieks arī ir šeit. Īsti mākslinieki ne tikai strādā ar rotām un krāsām. Viņu izdomas slēpjas daudz dziļāk. Tik baisas. Jā, māksla var arī būt biedējoša. Te kāds ierīkojas savu. Jāsaka, ka tad, kad es biju pirmo reizi Parīzē un apmeklēju šo ēku, tā noteikti nebija ar tik daudz apmeklētājiem kā tagad. Mākslas darbi ir ļoti mainījušies, ir savādāki, protams. Gadi dara savu, un lietas mainās. Laiks nelielai pauzei. Paņēmu sāļo pankūku, kas ir pildīta ar olu, sieru un šķiņķi. Smaržo dievīgi.
€50 paskatīties. Un atrodos es starp diviem tiltiem. Ja no rīta man likās, ka turisti nav un ielas ir visai tukšas, tad tagad tās ir pārpildītas ar cilvēkiem. Tāpēc arī es vasarā nebraucu uz Parīzi. Gan cenas augstas, kā arī cilvēki daudz vairāk. Vilcienu arī esmu izmēģinājusi. Starp citu, es nopirku online caur aplikāciju dienas biļeti, kas man izmaksāja €12. Domāju, ka tas atmaksāsies, jo ik pa laikam es ņemu metro. Tagad pirmo reizi vilcienu paprolēju. Gan jau arī autobusam pienāks savs laiks. Šajā lielajā ēkā atrodas Francijas militārais muzejs. Un, ja nemaldos, tad arī Napoleons saldidus. Parādīšu jums tiltu, kas, manuprāt, ir viens no skaistākajiem Parīzē. Milzīgas skulptūras. Greznas latērnas. Šo skulptūru, domāju, tikai saprot tie, kas atrodas uz laivas vai arī uz tā tilta. Kaut kas ļoti grezns. Bet vakarā varētu būt, kad ļoti romantiska pastaiga, kad tās latērnas ieslēgtas. Visapkārt ir milzīgas ēkas. Vairums no tiem ir muzeji. Starp citu, vienu no viņiem es taisos apmeklēt. Paskatieties, kāds skaists koks. Es nevarēju neapstāties. Kurā muzejā jūs vēl esat redzējuši tik greznu ieeju? Ejiet uz to muzeju. Tā man būtu visiem tiem cilvēkiem, kas rindā stāv tagad jāsaka. Jo muzejs ir pirmkārt bez maksas un otrkārt tas mani ļoti pārsteidza, bija skaisti. Luvra. Simtiem gadu mākslas un stāstu. Bet šoreiz to neapmeklēšu, jo esmu jau tur bijusi. Bet īstenībā man šodien jau māksla ir ganas. Esmu daudz jau redzējusi. Un ko dara tie cilvēki uz betona klucīšiem? Mēģina uztaisīt ilūziju bildē. Viņi tur ar rokām Luvras smaili. Bilde sanāk ļoti laba, ja pareizā leņķī to uztaisa.
parādīšu jums vienu no Parīzes populārākām apskates vietām. Bet jūs jau redzat, cik daudz cilvēku šeit ir, un nav jēgas minēt, cik iespaidīga šī vieta ir. Jums tur privātais baseins? Un lūk, kādēļ ir sanākuši visi šie cilvēki. Šķiet, ka te dedzina vīrakas, jo baigi smaržo gaiss pēc vīrakām. J'ai du mal à franchir, je m'en aucun casse, putain métissage, je suis comme Franck Lucas, puis à musique classique, puis à pacotale, j'ai le flow qui casse, je suis un fort kicker, j'ai tellement de charisme, si je m'étais présenté à l'antienne, j'aurais pu fuck Hitler, j'ai les centres du coup, je suis Alexandre Dumas, si le plat c'est le Barça, je suis là dans son trou, j'ai l'impression de jouer, de mon bled sur le... Viens no skaistākajiem ielas mākslas darbiem. Es nezinu, vai es sagaidīšu pilnīgu tumsu, lai redzētu, cik daudz papildus gaismiņas ir sadedzinātas un ielas kādas romantiskas ir kļuvušas. Bet varu jau novērtēt tagad, kāds ir apgaismojums. Reku makaronu. Tās maizītes neizskatās svaigas. Saldējums pilns ar sintētiku. Kad jau būsiet dzirdējuši par Moulin Rouge, tajā notiek dažādi pasākumi, bet tas citai reizei. Mana pirmā diena Parīzē ir noslēgusies, un es atrodos savā numuriņā. Parādīšu jums tāds standarts, nekas baigs, maza vannas istabā un gulta. Par šo numuriņu es maksāju 65 eiro naktī. Par šo dienu tāds ātrais rezumējums, laikam biju mazliet sagurusi, jāatzīstās no nakts reisa Flixbusā, bet kopumā bija ļoti labi, nelielas lietus pilas dabūju, bet tas pavisam nedaudz bija. Varēja būt siltāks laiks, bet nav vasara, ir nesezona. Tiekamies jau rīt. Čau! Labrīt! Ir sākusies mana otrā diena Parīzē. Patreiz es staigājos pa parku.
bet vietējie citi jau ēd brokastīs krosāns, bet, kā redzat, ļoti daudzi jau šeit skrien. Arī Japāņu satikšanās vieta, kur viņi grupās vingro. Atrodas balkons, kur daudzi cilvēki piepilda savu sapni beidzot apskatīt Parīzes Eifeļa torni. Jāsaka gan, ka strūklakas ir atkal izslēgtas. Tā tas arī bija, kad pirmo reizi ierados Parīzē. Tur cilvēks čaklē. Sorry, nepaveicās. Tu pazaudēji naudiņu, bet tu vari pamēģināt vēlreiz. Atkal to pazaudēt, protams. Eifeļa tornis, protams, ir slavenākais Parīzes simbols. Esmu te jau otro reizi, bet nu kā gan varētu izlaist šo vietu esot Parīzē? Vai zinājāt, ka tornis vispār bija paredzēts kā īslaicīga ekspozīcija un bija plānots to ātri pēc tam nojaukt? Kā redzams, vēsture izdomāja iet citu ceļu. Bet viena lieta gan nav mainījusies. Es tāpat kā citi aizēju no citiem leņķiem, gan filmēju, gan fotografēju vēl aizvien to torni. Šķērsošu tiltu un pie reizes novērtēšu vēl aizvien torni. Pa augšu iet tramvajs, vilciens. Kas tas tāds bija īsti, es nezinu. Saulaina diena, ka iespējams ar kuģīti būtu forši izbraukt. Vējš, protams, arī ir. Redziet, es ar jums runāju un man fonā ir tornis, cik jauki. Un visur, kur ir skatu punkti, tur arī cilvēki. Līgava arī atnākusi pēc savas bildes.
Auto gan skaists. Ļoti skaists retro. Man bija plānots apskatīt vienu mākslas muzeju, bet laukā ir ļoti jauks laiks, tāds saulains, tāpēc mazliet mainīju plānus un atnācu es uz nelielu parku. Parīzē pavasaris zied pilnā krāšņumā. Tik milzīgu sakuras koku es redzu pirmo reizi. Šos mirkļus ar ziediem, kā redzat, daudzi grib iemūžināt. Es noteikti negaidīju tik daudz cilvēku šeit redzēt, bet varu saprast arī to, kāpēc tie šeit ir ieradušies. Par brīvu apskatīt tik daudz tulpju dobes, ziedošus sakura kokus milzīgus. Skaisti. Laiks beidzot pusdienām. Es pamazām jau dodos uz stacijas pusi. Iešu pāri pa šo interesanto tiltu. Parīzē es pavadīju 2 dienas. Nu jau mans laiks šeit sāk beigties. Dodos es uz Flixbusu, kas aizvedīs mani tālāk jau uz mājām. Kopumā es redzēju daudz jaukas vietas, kā mani pārsteidza katedrāle, kurā es iepriekš nebiju bijusi. Arī muzeji, protams, šodien arī ziedi skaistie. Man patikās, ka es atbraucu. Šī Parīzē ir diezgan traka autoosta. Laukā ir redzams, kā cilvēki vingro, riktīgi sporto tādi kačaki. Un iekšā ir tāds bardaks. Sieviešu toaletēs iet iekšā gan vīrieši, gan sievietes. Tāds diezgan labs kontingents šeit ir redzams. Es jau esmu iekāpusi savā Flixbusā. Vienmēr, kad es kāpu Flixbusā, es ceru, ka neviens manu vietu nebūs aizņēmis. Visai bieži ir tā, ka man jāpalūdz, lai iziet ārā no manas vietas.
Un ir noticis brīnums, neviens šeit nav ielīdis. Pastieties, kāds man paši būs ar putnu kakām. Un citiem netieramajams stikls. Passengers, welcome aboard. We are pleased that you have decided to travel with Flixbus. For your own safety and that of your fellow passengers, we ask you to fasten your seatbelt and keep it fastened during. Manas brīvdienas Parīzē ir noslēgušās. Paldies, ka skatījies. Tiekamies jau pavisam drīz. Čau!